Inky, pinky, funky. Tā ir Eirovīzijas uzvarētāja dziesma. Daddy bought the donkey. Šo uz Eirovīziju vajag braukt. Inky, pinky, funky. 17. Oficiālā pačurāšana pie Krievijas vēstniecības. Boļeks un Ļoļeks nopīpēja mums studiju. Krievi ir atnākuši, Rīga ir nobumbota, viss. Jā. Latvijas un vilciens tās nav savienojams tēmas, mīļie cilvēki. Un vispār Škodova gonka man, godīgi sakot, izklausās pēc kaut kādas čehu stācijas malciņas. Nu, tas ir asinsdēs sindroms. Tā ir milzīga reklāma Latvijai. Asinsdēs stūplāns CNN 30 minūtes. Sarkanbalts sarkanais. Es izpildīju savu latvieša ikgadējo pienākumu un noklausījos visas 15 supernovas dziesmas. Tā ir milzīga atbildība. Jā, es atsakos no Latvijas pilsonības. Jūs varētu būt Austrālijas rokgrupas duets. Inky, pinky, funky. Cienījamās dāmas un godātie kungi, Edgars Eglītis un Kristaps Petersons, kā katru sestdienas vakaru, arī šajā reizē jūsu ekrānos. Patiesībā jau mēs nemaz ar Eglīti nezinām, kad jūs skatāties. Jūs droši vien arī svētdienās skatāties vai pirmdienās pakluso. Jā. Nu, redz, es jūs visus aicinu, skatītāji, klausītāji, piesakojiet mums lūdzu, jo mēs kā tādi nabadzīgi jau te gadu jau lūdzamies. Un kā tas jādara? Jums jāaiziet ir uz youtube.com, jāieraksta šovs 8, un tad jums pieņemsim izmetīs tādu kaut kādu profilu. Jūs ejat iekšā droši, spiežat abonēt, nospiediet visas zvaniņas, visu, ko jums piedāvā, nospiediet. Šoreiz tas nav nekāds spams, tie nav nekādi, kā saka, nauda no jūsu konta, tas nenoņems, kā saka, nekas ļauns jums nenotiks, droši spiediet un jums patiks. Kāpēc jums patiks? Es mazliet varbūt, ja Eglītis pavisam īsi varu noreklamēt. Mums šodien ciemos būs pats Dons. Ja, tas, kurš Artūrs Šingerejs, Dons, kurš uzstāsies mūsu supernovā, ja, un kandidēs, mēs par sekmēm droši vien runāsim vēlāk, uz lielo Eirovīziju. Nu, čau, Eglīti! Čau, es jau domāju, ka es tā kā šitas te Silent Bobs tajās filmās, tas klusējušais čalis, tas visu laiku, kurš tikai ar mīmiku, ja. Bet, jā, jāsaka tā. Es ceru, ka jūs visi esat nokāpuši no jaunā gada šampaniešu korķiem. Galu galā 2 nedēļas jau ir kā apkārt un būtu tā kā jābeidz šitā lietiņa. Mēs 2 nedēļas rādījām iepriekšējo raidījumu The Best of izlasu, un manuprāt, tā bija lieliski. Varat noskatīties 1. daļu, 2. daļu. Man sakot, paskatieties, kā mums pagājušo gadu lustīgi ir gājis, un es domāju, ka šogad mums nemazāk lustīgi. Es tā kā, jā. Kā tu to augstumu pārdzīvoji? Kā? Tu zini, ka godīgi es neizlīdu no mājas ārā tajā augstumā, un tajā brīdī, kad es saģērbos, uztīnus 5 šalles, 8 jakas, es tur tā kā atklātā kosmosā kā cilvēks. Okay. Ja? Tad es izgāju ārā, un es paskatos uz vienu pusi, paskatos uz otru pusi, viss ir nokusis, cilvēki plikām galvām, bez šallēm, bez cimdiem, un es tā kā izplatījumā. Ok, tas labi, jā. Lūk, es varu pastāstīt, ka es katru reizi piedzīvoju visādas lietas, ko nevajag piedzīvot. Piemēram, man aizsal mājā ūdens. Vienkārši ūdens. Jā, krānā aizsal. Es nezinu, vienkārši tu pamodies, attais vaļā, atver krānu. Hei, ūdens tad nav. Piezvan kaimiņiem, katru reizi pie durvīm viņiem apnicis, kas atkal elektrība vajag, vai kas tev atkal pa problēmām. Es saku, ūdens. Nē, laikam nav, kaut kas ir noticis. Neko. 2 dienas nebija nekas, es uzzināju, cik maksā dzeramais ūdens veikalā. Tas labi. Vēl es nostiepos uz pakaļas. Es ceru 1. un pēdējo reizi šajā gadā, šajā te superslidenajā, vienkārši tajā fufaiku ciematiņā, kurā es biju, tur vispār neviens neķer kreņķi par tīrītām vai netīrītām ielām. Kā ir, tā ir. Izdzīvo stiprākais mūsu te dabīga atlas, un tu vispār iebraucies no šejienes. Ja tu nezini, pa kurā vietā ir drošāk iet, tad labāk nemaz uz ielas nerādies. Starp citu, jā, par visiem jūsu komentāriem, sveicieniem un apsveikumiem milzīgs paldies. Atkal dienišķā apruna, ka ne visus nolasam, bet visus izlasam. Tā kā turpiniet to darīt, rakstiet, izpaudieties, viss ir jūsu rīcībā pa visām idejām, un tā kā par to mums ir liels prieks, un tad mēs zinām, ka mēs neesam
kā lai saka, vientuļi uz šīs planētas, vai ne? Tā kā tu tā kosmosā izgāja pliku galvu. Šis ir viens sen neatdots parāds, ko mums vajag atdot, jo 25. decembrī mēs izsludinājām pagājušajā gadā vēl vienu aptauju, kur mēs apspriedām, ko tiesa tas Rimšēvičs, tad, kad viņi pirmajā instancē notiesāja viņu spriedumu pasludināšanas brīdī, viņš kaut ko tur dungoja pats pie sevis, tāda dungā dziesmiņa. Un tam mums bija dažādi piedāvājumi, vai tie bija cietumi no prāta vētras, par ko starp citu nobalsoja 27% no visiem mūsu aptaujas dalībniekiem, kuru skaits šoreiz tiešām bija ļoti liels, jo laikam vienkārši ilgāks laiks bija pagājis. Bet uzvarētājs ar 51% pārliecinoši ir Edgara Liepiņa izpildītais, ja es būtu bagāts vīrs. Tas ir tas, ko dungoja Rimšēvičs pie sevis. Un savukārt 22% domāja, ka Jēkaba Mediņa tev nebrīvs smagajos gados šis, kā saka, smagais, grūtais meldījis skanēja Ilmāra prātā. Tā kā mēs zinām, ka tas bija jautrais, jastrais Edgara Liepiņa šlāģerītis. Būs jauna aptauja, pavisam noteikti būs jauna aptauja, bet tā būs kaut kad pēc brītiņa saistībā ar visām tām lietām, kas mums apkārt notiek. Nu, nekas jau lielāks pagaidām vismaz šajā nedēļā nav pie mums noticis, kā pats Zelenskis ir ieradies Rīgā. Nu, kā te jau asprātīgi kaut kur teicis, Baltijas turnējā, jā, viņš te devies apkārt un tad noslēdz Baltijas turnējā ar ierašanos Rīgā. Nu, ko lai saka, nu tās pašas runas, tās pašas cēlās uzrunas, visi šie te, viss, nu kā jau tādā vizītē ir jābūt un tā tālāk, draudzīgi apkampieni, draudzīgi rokas spiedieni, nu tādas saviesīgas pļāpas, nopietnas sejas, preses konferences, blā, tas viss, kas notiek visu laiku. Un es domāju, bet nu, viņam kā Baltijas turnējas noslēgumā, viņš taču varēja kaut ko interesantāku, varēja latvieši piedāvāt viņam kaut kādu interesantāku programmu, kaut kādu, nu, tā nešķiet, ka varēja kaut ko, nu, tādu. Zini, kā viņš jau ir tāda īstenībā nevairs tik daudz kā valsts prezidents, kā drīzāk jau tāda slavenība. Es viņu drīzāk tādu kā uztveru kā tādu Bono, vai YouTube, kurš ir ieradies, nu tā, vai kaut kā tā. Nu tā es vismaz tā viņu uztveru, ka viņš tāda līmeņa, tāda slavenība ir, nu tā. Tev tā neliekās? Nu, jā, īstenībā tu tā nu pat pateici, es domāju, jā, nu kaut kas tāds ir, vienīgi. Labāk jau būtu, ja viņš būtu ar savu komēdiju stilu vai ar savu aktieru karjeru braukājis pa pasauli apkārt šitā nevis šitā sūda kardēļ, bet nu, varbūt tiešām latviešiem vajadzēja piedāvāt viņu jau kaut ko skaties, piemēram, viņš izkāpja ārā no tā limuzīna, turpat Vecrīgi tūmā, tur visi, zin kā, nu, tur jau ballīte, kad tas bija ceturtdienas vakars, kad viņš pēcpusdienu ieradās, ceturtdienā jau sākās koncerti, jau viss kaut kas notiek, jau Vecrīgi jau dzīvoja jau vēl visur, kur, nu, varēja tagad domāt, nu, klausies, kaut kur aiziem, es nezinu, nu, es te zinu vienu labu vietiņu Vecrīgā, jā, tur dod tādu ķiršu alkoholu, aiziet pjānei višņu, un Zelenskis es tādu neesmu dzirdējis par tādu, jā, aiziem, tur iedzer, tur pēc tam es nezinu, tad... Nē, zini kā ir, es teiktu drīzāk tā kā mēs no Lauras Grēviņas podkāsta pa kluso zinām, ka Rinkēvičam patīk ēst kaut kādas krosāniņas un kaut kādas bakstīties tur kaut kādiem būciņām, tur netālāk kaut kādā Vecrīgas bodītē, tad visticamāk jau viņš viņu tur ir kaut kā aizvilinājis. Vai arī vienkārši programmā varētu izsludināt tā, 4:00 tikšanās ar valsts prezidentu, 4:30 tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju, 17:00 oficiālā pačurāšana pie Krievijas vēstniecības, 17:30 ezītes miglā apmeklējums. Nu, kaut kā piemēram tā varētu būt. No? Jā, vai ne? Es saku tādu izklaides vieglo programmu kaut kur, un pēc tam, protams, zvanīšana Ukraiņu meitenē, tur, hei, man te kāda paziņa, es te laikam kādu zinu, un te, nezinu, māsīts te atbraukusi, te zvanam viņai tur foršas traudzenes, varam iet ballītē kaut kur uz kādu. Tas būtu apmēram tāds Bono sagaidīšanas moments, un tad mēs īstenībā gribētu, lai patiesībā tas karš ātrāk beidzās, un Zelenskis tiešām šitādā vizītē varētu atbraukt pie mums. Mēs varētu aizvest uz Fēnīti, aizvest uz Ezīti, pačurāt pie Krievijas vēstniecības, nu, un arī kaut kāda oficiālāka štēlīti. Nu, kādai oficiāli? Nu, jā, nu labi, kaut kāda oficiālāka štēlīti, nezinu. Tālīnas kvartālā kaut kāda oficiāla, noklausīties. Pieņemšana ar
Klausies, man ienāca prātā, principā jau tas jau ir labi. Ir jau labi, ka viņi nesagaidīja suitu sievas ar kaut kādiem un o. Tas jau ir labi, jā. Tas jau ir, jā. Es redzēju, cilvēki sociālos tīklos komentē, ka baigi maz cilvēki tur pie tās Rīgas pils. Kas tad tur, vai tad neviens neatbalsta vai Ukrainu vai kas, vai kā? Nu, bija tāds reāli. Es redzēju tāds komentārus, un domāju, kas jums cilvēki, jūs kaut ko par drošību vispār esat dzirdējuši un kaut ko tādu. Par kaut kādām lietām. Es iedomājos, es redzēju arī tur visus tos fotogrāfus, domāju, cik drošības kārtā viņi izgāja cauri un cik būtu lielas izlaides. Tu zini, ka nav tik traki. Es biju tieši tajā dienā, ceturtdienā, es biju tieši lidostā tajā brīdī, kad arī bija jāierodās Zelenskim. Un tur bija diezgan maz apsargu. Tur nebija tā, ka bija pārbaudas. Es jau domāju, ka tur būs omegas un tur būs jauni sargi un skauti un gaidas izsaukti pilgunskura. Bet nē, tur bija tiešām dažas policijas ekipāžas un tāds mierīgs. Nebija tā kā tāds raķešu, kā saka, pretgaisa aizsardzības sistēmas nebija izvilktas ārā. Gal galā tas jau tikai Ukrainas prezidents, nevis kaut kāds Maikls Džeksons vai Donalds Trumps te ierodas, Vai Tons. Vai Tons, jā. Tā. Lūk, tā kā paigi jau nekas nav ko stāstīt, Tad nestāst. Atbrauc un aizbrauc. Tas arī viss. Tāda bija vizīte. Tā kā Zelenskis var atķeksēt, bija Latvijā. Ček! Šī gada sākumā vienu dienu ieslēdzu medijas, un ko es redzu? Latvijas radio deg. Vienkārši tā, ka deg. Ir sadūmojumi, tur visā tur deg, un cilvēki tiek evakuēti, un tā tālāk. Šitie te kruspunktā arī tur gāja raidījums, un tad sāk skanēt sirēns, varētu dzirdēt, un vienkārši viss aiziet. Viss kliedz, sāk kliegt, jā. Tā kā Titanikā, jā. Es iedomājos to Titaniku filmu. Lec pa balkonu ārā. Jā, un Latvijas radio tā lēnām salūstas pusēm, un kaut kur tā... Kaut kas dega, kaut kādi strābēgi bija kaut kur tur nopīpējuši, kaut kādu tur starpsienās, kaut kādu tur sūdzi sametuši vai kaut kas tāds ir aizdedzies, bet kas ir interesanti, ka principā neviens neko nesaprot, kas notiek. Iedomājies, tas ir Latvijas medijs, tas ir tas, kuram principā visi aicina uzticēties, arī mēs aicinām uzticēties tomēr sabiedriskajām medijām, un kaut kādā brīdī vienkārši apklust, un pēc kaut kāda brīža tu sāk skanēt kaut kāds džeziņš, labi, ka ne gulbi balets vai kaut kas tāds, bet nesaprašanā, un ko tu viņiem vajadzēja teikt? Labdien, mīļie klausītāji! Pirms 2 minūtēm Boļeks un Ļoļeks aizdedzināja lielo kāsu. Šajā brīdī ir radies piedūmojums, tāpēc mums ir jāatstāj šīs telpas. Jā, bet tieši kā cilvēks... Tieši tā, es arī domāju, jo no kaut kurienes viņi to džeziņu raidīja, kur bija problēmas ierakstīt kaut kādu paziņojumu, kas ir noticis, jo iet raidījums, un pēkšņi vienkārši visa programma apturās, apstājās, un ir kaut kāda brīdi klusums, un tad kaut kāds džezs, neviens nesaprot, kas notiek, nobumbots, ieņēmts vai kas. Tieši tā, kā saka Boļeks un Ļoļeks nopīpēja mums studiju, mēs tagad drošības apsvērumu dēļ ejam ārā. Tā kā Boļek un Ļoļek noķers un sados pa ausīm, tad izveidināsim telpas un raidījumu atsāksies. На чайнике. Ko var prasīt, tad kas tas būs tagad tiešām kaut kādas tādas reālas situācijas, kaut kādas, kad notiks, Twitterī viss uzzinās, kas jādara. Labi, Twitterī viss, labi, es uzzināšu Twitterī, tu uzzināsi Twitterī. Kas vēl? Cik mēs jau tādā Twitterī esam? Pauskā neuzzinās. Neuzzinās. Pauskā. Visi viņi saprot, Krievi ir apnākuši, Rīga ir nobumbot, viss, jā. Tā kā rādio skan tikai kaut kāds nezināms izcelsmes džess, kas. Starp citu, tie, kas Bauskā ir, tiem nav slikti dzīve. Viņiem ir, man liekas, vai joprojām ir tas tornis, kurā var apēst to cūgais karbonātu, kas ir cūkas lielumā. Tā kā tik ilgi, kamēr jums tornis turās, tik ilgi jums dzīve būs laba. Tā kā apsveicam Bausku. Par šito arī, par to prezidents arī pateica, ka klau, nav tā kā baigi forši tas, kurš nevis Zelenskis, bet mūsējais, ka ir nepieņemam kārtas situācijā Latvijas radio neskanēja kaut minimāla informācija. Tā kā, tas ir tāds, es domāju, ka tas kādai galvai ir jāripo. Tā kā man gribētu. Eglīts grib maizi un izklaides. Es gribu maizi un izklaides. Zin, tā kā Franču revolūcijā, ka Marija Antonēta tur kā to vainīgo, to Boļeku un Ļoļeku izvete uz piedestālu. Boļeks un Ļoļeks, jā. Viņi vēl jūs tikai nedzirdējāt kruspunktu. Tanti no Bauskas nevarēs uzmanīt kruspunktā, jā. Tā kā šeit Reku, skaties, te ir Boļeks, pats ar vienu galvu, un te ir Ļoļeks.
Panorāmā, piemēram. Mēs viņu šodien sodījām. Mēs ceram, ka jūs esat apmierināti Latvijas sabiedrību. Un īpaši Eglīti. Īpaši galvu ripinātās Eglītes. Speciāli jums mēs ar kuriem nosūtīsim Boļeku un Ļoļeku, lai jūs varat uzspēlēt futbolu. Ja? Es teiktu, Eglīti, tā. Manā skatījumā tā nav liela vaina, bet tajā ziņā otrs stāsts ir par to, ka es ceru, ka visi šajā brīdī sabiedriskajā radio ir guvuši ļoti labu civilās aizsardzības mācības cienību. Mācību stundu, un jūs tagad kaut kādā protokolā vai kaut kādā darbinieku sapulcē izrunāsiet, kas tad ir tā secība, kas tad ir tā kārtība, kādā būtu jārīkojas šajā situācijā, un miers mājās. Labi, ka mums šāda mācība bija, pateicība Boļekam, Ļoļekam, kuri, diemžēl, jau ir miruši droši vien. Kā, viņiem tur pie foajē lejā, tur pie ies pēc caurlaides Latvijas radio, tur ir tāds skaps, tāds stikla, jau tur ir Boļeka un Ļoļeka galvas, un uzraksta avārijas gadījumā izsist stiklu un paspārdīt šīs galvas. Vēl, starp citu, problēmas radīja daudzu cilvēku prātos tas, ka nav savākti paraksti par partneru attiecību šo likumu, jeb institūtu ieviešanas atcelšanu, par ko tur bija sacēlušies vesela rinda politiķu. Un kaut kā tā vilkme nedavilkās īsti līdz galam. Un tas, kas manā varbūt redzes lokā nonāca, bija, ka brīvajā mikrofonā zvanīja sašatušie latvieši, kuri laiku pa laikam viņi, protams, ir tādi, kur attopās, ka ir kaut kādas vēlēšanas, ka ir kaut kāda nobalsošana, un tad viņiem ir izrādās laika bijis pa maz, un tad ir informācijas trūkts, un tad ir svētku pa vidu bijuši, un tad mazdēlam kāzas bija jāsvin, un tas, var sakot, tāds cienīga attaisnošanās, uz ko es gribu pateikt, tie, kas gribēja, aizgāja un nobalsoja un atrada un piezvanīja pa infotālruni un noskaidroja, kur tā centrālā vēlēšana komisija ir. Un ar sakot, tā tālāk. Tici man, ja būtu ieteikts referendumā temats, ka krievu valoda būs otrā valsts oficiālā valoda, 3 dienās savākt visus parakstus, kādus vien vajag savākt, tur būtu 4. atmodu, un kas tik vēl nebūtu. Tā kā tas ir tikai vienīgi stāsts par to, cik šis jautājums vispār mūsu Latvijas sabiedrībā ir aktuāls. Un kā mēs redzējām, tas nav aktuāls. Tā kā partnerattiecības uz priekšu. Tā kā viss notiks un viss būs labi, un tieši tā kartupeļi izrādās paši sev bija sadomājušies, ka tikai tauta ir viņas pusē, un redz, kā aplausās tik smagi, kā. Vēl jau zikā var jau pavainot laika apstākļus, es jau būtu aizgājis nobalsot, bet tajā dienā bija saules, un tad tur bija vējš, un tad tur bija slīdens, un tad tur man autoveikals brauc, un tas tā. Kā Eglītis izgāja uz ielas, novēlās uz dirsas, apgriezās otrādi un gāja atpakaļ uz mājām, un tā viņš arī neatcerās, kāpēc viņš izgāja no mājas, tad viņš tagad tikai atcerējās. Es gribēju to partneru attiecībām nobalsot pret viņu. Tieši tā, es gribēju iegriezt viņu, visam nav ko tai, vai ne? Tā kā šitas ir izgāzies, un visi šlesani veidīgie tagad es ar nepacietību gaidu, kas būs nākamais, ko viņi atkal ienaidnieki atradīs. Vēl kaut kur vēl vainīgiem ir jābūt visur, kaut kur tā kā. Gan jau būs. Es pieļauju, ka te ir tā vilciena tēma, par ko mēs arī tūlīt parunāsim, gan jau tur atradīsim kādu referendumu, par ko nobalsot. Par vilcieniem jau runājam, tad tiešām varbūt vajag ierosināt referendumu, kā te daži asprāši jau saka, ka, labāk jau tomēr atpakaļ tos vecteitīgus, tos 50-gadīgās lokomotīvas, tās vismaz kustējās uz priekšu un tev neatstāja mežu vidū tumsā, kur tev vilka apēd vienkārši braustas Škodovā gonku un nomīkst. Tā kā, klausies, tas ir kaut kas tāds, kā es skatos un brīdos. Tas ir... Tā ir komēdija. Tā ir komēdija, un man patīk tas tavs citāts latviešiem ar vilcieniem nav pa ceļam. Tas ir, Eglīti, tu esi kā pravietis, tu esi kā mūsu nācijas pravietis. Tas ir, nevar precīzāk pateikt. Latvietis un vilciens, tās nav savienojams tēmas, mīļie cilvēki. Nevienā veidā. Tā kā, sprākstiņi tā kā mūšas tas vagonka, Škoda vagonka. Tā kā, saproties, tas, ko es dzirdēju, ka
būšu tagad braukšoties Škoda Vagonkas speciālisti, brauks līdz tiem vilcieniem pētīšot, kas tur notiek un kāpēc viņi tur nosprākst kā mušas tajā salā vai kas tagad notiek. Un es domāju, jā, varbūt speciāli vagonu ar to mūsu piesaukto drezīnu, lai viņi jau ved līdzi un tikko kaut kas notiek, te vienkārši hop, ņem un velk stūmi tos vilcienus līdz nākamajai kaut kur. Tas ir traģikomiski, ka skaties, ka šitās visi te video un bildītes, kur tie vecie sūdi, no kā mēs tik laimīgi tikām vaļā un ar ziediem un ar skūpstiem sagaidījām Škodu Vagonku, jā, ka tie tagad vēl, ka tos sastāvs. Ejam, tas apmēram tā kā ops, jā, aiziet mazdēlu no disens. Ejam, dēliņ. Es taču teicu, ka tu nevajadzēja tev dzert to manu uzlējumu. Tu taču nevar pavilkt. Ejam, mājās. Būs labi. Man labāk patīk visi politiķi, kur saka to, ka oi, tā jau jaunām mantām gadās, kad jāpielāgo un tā tālāk. Es apmēram iztēlojos, es nopērku Bentley par 150,000 un man, viņš, saiet ratā pirmajā, izbraucienā. Es domāju, vai tiešām tas ir labs arguments, ko Briškena kungs. Vai ne? Tas ir ļoti lielisks, jo tu, piemēram, ceļi jau nebija piemēroti tam Bentleyam vai kaut kur labi. Nerunājam par Bentley, parunājam par vienkāršām lietām. Piemēram, cilvēks nopērk jaunu pulksteni vai jaunu telefonu. Arī viņš uzreiz sačakarējās un viņam mierīgi saka, tā jaunā lietā. Tā jau tās jaunas lietas notiek. Pusgadu palietos, vai tad jau viņš sāks normāli darboties, tad jau viss tur zobrati pieberzīsies, viss jau būs. Tā kā argumentācija ir superīga, un es tik daudz redzu visādas ārprātas par to Škodu Vagonku, un man patīk iedomāties, ka tā kā Pēters Pabērs Twitterī teica, ka paši jau vainīgi, jo vajadzēja pirkt lokomotīvus no Škoda Lokomotīvka vai kaut kas tāds, jā, nevis no Škoda Vagonka, jo tai vagoni jau paši sev nepavilks tā kā kaut kas tur. Un vispār Škoda Vagonka man, godīgi sakot, es arī ierakstīju Twitterī pirms kādu laiku, ka tas izklausās pēc kaut kādas čehu stācijas malciņas. Ko dara? Ejam pie Škoda Vagonka. Tāda mazgadīgā tā ir. Jā, viņai tur draudzene atbrauc no Rīgas, Rīga pasažierka, jā, tur ir Baltika. Žirka un Vagonka, divas čehietas kaut kādas. Atceries to teistu atlasu, kas Sklandraus nodēvēja par gada nēdienu. Piektais nēdamākais viņš bija. Jā. Izrādījās, viņi Latvijai vēl skādi izdarīja. Ir nopublicēts 100 labākās pasaules virtuves, un es ap pirkstiņu tā ej cauri, jo es jau zinu, mums ir līdo karbonāts, mums ir viss kaut kas garšīgs. Un es zinu, kaut kur jābūt. Labi, pirmajā 20. nav. Es domāju, bēdīgs es esmu jau. Es velku pa 30 pāri, un ko es tur redzu, visādas valsts, tādas, ko man, tādas, jo es ēdienas neēstu, bet arī nav, 40 nav, es galīgi sabēdājos, bet izrādās pat visās 100 nav mūsu latviešu, kā saka, dzirnakmens, ko mēs ēdam Ziemassvētkos, un graudu, sauju graudu, ko mēs apēdam rudenī, kad gaidām sejas laiku. Aukūdeni to stāļo, bet to, ko pa skāpu lepni dēvē, jā, to tas. Jā, tieši tā. Un kur tad ir visas mūsu skaistās, jaukās šīs te? Jā, bet es nezinu, ko viņi kaut ko laikam vai nebija atbraukuši uz šo valstu, vai viņi vienkārši, es nezinu, Lidiņš nesamaksāja kaut ko tur. Lidiņš nesamaksāja visu, tā kā visu tavu karbonādu, tavu majonēzes kristālu reizes vienkārši skaitās neēdama tagad, jā. Zini kā, es domāju, man tieši kā reizi acis priekšā stāv tas 90. gados iemarinātā cūgai tā, kas vēl tā kā, ko tagad cilvēks baroja tur. Vai, piemēram, tieši tovētie kāpostiņi, sietāt viņas tā 3 karotītes apēd, un tad tu pēc tam 3 dienas uz podu dzīvo, zini, var ņemt drošības slimības lapu tur. Vai tāds bifšteks, tas sarkanmīgi mērcē tādu oliņu pa virsu, tādu vācu, vēl vienu cuciņu kungu, tā var noiesties labi šitādiem. Kaut kā nepamanīja, mūsu teistu atlases nepamanīja. Ko tu vari, Eglīti, teikt? Man liekas, ka tas Sklandraus viss sačakarē. Es gribēju teikt, jā, tas Sklandraus viss sačakarē. Tas, kā sāk, tad tur tas bija tas nesekmīgais klasē, kas viss klases sekmīgi pavilka uz leju. Tur viņš kaut kādas sūdas izdarīja un visu reitingu nobrauc un viss smalkās tur ar melens, ar sūnu garšu un kas tur vēl mums tās Latvijas garšas, kas tur bija, tas Mission Impossible Latviju, tas kantors, kas tur kaut kādas garšas mums te bija ar ēdienu paņemsim. Un, kur tad ir? Kur tad ir? Viss tagad, viss. Trīs ražos tagad. Ko?
šajā sakarā mums, mīļie skatītāji un klausītāji, jums būs arī aptauja, kas latvietim būtu jāizdara, lai nākamgad Taste Atlas bloks mūsu valsti Latviju iekļautu 100 labāko pasaules virtuvi sarakstā. Un te mēs dodam jums 3 atbilžu variantus, kā vienmēr varat doties uz YouTube mūsu profilā arī nobalsot. Kā tādā, es drīzāk teiktu, tādā referendumā par partnerattiecībām tā apmēram. Tātad A variants mums ir atlase dieviņam, mums vajag ik pirmdienas vakaru pie sliekšņa atstāt zirnīšus ar speķi. Tā būtu tāda viena laba tēma. Tad, piemēram, Jāņos mēs sakraujam nevis kuram ugunskuru, ja, bet ejam zaļo kursu, iznīcinām visus sklandraušus, sakraujam viņus visus kaudzē un lecam pāri sklandraušu ugunskura. Un variants C – atņemam naudu Rail Baltica projektam un iztērējam šo naudu starptautiskā reklāmā. Es teiktu, nopērkam CNN, BBC, visu, ko mēs varam nopirkt, lai katras 30 minūtes rāda Latviju kā asinsdesu dzimteni, vietu, kur ir dzimusi asinsdesa un reklamējam starptautiski. Tātad šie 3 varianti ir nodoti jūsu rīcībai, balsot varat jau tagad. Ja, tad asinsdeses stūplāns CNN 30 minūtes, tad apmaksāts saturs. Ja, Latvija. Latvijas ceļojuma aģentūra. Jā, Mission Impossible Latvija. Jā. Bloody sausage. Bloody sausage, tas izklausās pēc reāli, tas kaut kāds šausmu films, tā kā Rekuvēl ēķis ar to savu čomu, abi divi graubu un ēķis arī var padomāt jau par kārtējās filmas uzņemšanu. Un tur galveno lomu šajā varētu spēlēt Intars Rešetins Petersons. Tu zinājāt, mīļie, ka par vienu Petersonu ir vairāk. It kā jums jau šodien nepietika, ar šo čalu nepietika. Nē, ir vēl viens Petersons parādījies pie Latvijas zvaigžņotās debesis, un tagad Intars Rešetins ir arī Petersons. Es varu droši teikt, Intar lepnā atsanāca ģimenē. Tu viņu adoptēji, kas tur notiek? Tu zini, kāpēc? Kas? Es taču nezinu par godu slaveniem Kristupam Petersonam droši vien nosauc. Protams, jā. Bet, es domāju tā, mums vēl, mīļie skatītāji, ir priekšā lielas lietas. Mākslinieks Dons, bet pirms tam parunāsim par virsrakstiem, kas mums ir bijuši šajā laikā, kopš mēs pēdējo reizi par tiem runājam. Un bez liekām kavēšanām un bez liekas kavēšanas viens no labākajiem, īstenībā teiktu, šīs ziemas sezonā, gadu mīs sezonā kaut kur viens no labākajiem uzrakstiem, bet virsrakstiem, ko es esmu redzējis, gribēju palūrēt, kā sievietes nokārtojas. Neparastais gadījums ar līķi zem sieviešu toaletes. Tas ir virsraksts, kurš, teiksim, gada beigās parādījās un uzreiz aizgāja priekšā visiem virsrakstiem, kas ir šajā gadā bijuši nominācijā gada stulbākais virsraksts medijos. Lūk, te nu tas ir. Bet varbūt tieši nākamais ir tas, kas iekritīs jums acīs un ausīs. Piekakāju bikses cīņu sporta skaistuva atklāja apkaunojuši svaru mešanas stāstu. Kas latvietim ir ar to kaku? Es atceros podkāstā, tur tas slavenais komiķis stāstīja, kā viņš pielicis bikses uz tā tilta, jā, kuram tagad man nav vairs jāiet pāri, bet es arī izvairos. Skaties, vēl vienam komiķim te YouTube'ā iznāca kārtējā izrāde, un tur tik daudz pa kakām, tik daudz šķebīgi šitādas lietas. Latvieti, kas tev ar tām kakām ir? Tiešām tas ir asinsdeses sindroms. Sindroms. Okay. Es tādu nevaru citādāk izskaidrot. Inky, pinky, funky, daddy bought a donkey. Donkey died, daddy cried, inky, pinky, funky. Inky, pinky, funky, daddy bought a donkey. Donkey died, daddy cried, inky, pinky, funky. Es sākšu ar atvainošanos, par pagājušo nedēļu. Un diezgan traka tā diena bija, un es jau pa vēlu atnācu atpakaļ online, un jūs jau bijāt visi aizgājuši prom. Bet es atkal sākšu ar apsveikumu par to, ka tu esi nokļuvis starp Supernovas pusfinālistiem. Apsveicu! Paldies! 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 Zin kā, es domāju, es tagad tā paskrolēju, paskatos, kas vēl tur ir piedalās, un es tā domāju, ja es būtu kaut kāds, pieņemsim, Ekto vai, piemēram,
Jar of Kings, es domātu, es teiktu, fuck, tikai ne Dons, tikai ne Donu, Viss kaut kas varēja būt, bet, Dons arī. Kā tu pats jūties par to? Es jūtos ļoti labi. Vispār, ja pavisam tā nopietni, tad tādi jautājumi no apkārtējiem un tā ideja par Eirovīziju jau virmo jau vairākus gadus manī. Bet nekad nebija tā dziesma. Jo, Eirovīzija ir dziesmu konkurss. Tur jābūt dziesmai, kas ir spēcīga, pārliecinoša. Tas ir tā, manuprāt. Un nekad nebija tā dziesma, es nekad nejūtu. Vienkārši iet dziedāšanas pēc arī tas nav, ko priekš kam to darīt, ja tikai darīšanas pēc. Tad ir jābūt dziesmai. Tā dziesma tapa vienā songwriting nometnē, kur mēs, starp citu, toreiz sazvanījāmies. Es biju Spānijā, un tieši tas bija tas arī moments, kad šī dziesma tika uzrakstīta. Un tad mēs nospēlējām to citiem producentiem un visiem tajiem mūziķiem un liricistiem. Un viņi saka, tā ir Eirovīzijas uzvarētāja dziesma. Tā kā joku, labi, paldies. Un tad es aizbraucu tad bija Dānijā, bet Nīderlandē mums atkal ir viena songwriting sesija, un atnāk vēl citi, tā kā producenti. Un jau man aizgāja tāds sports. Un bija kaut kādas 4 dziesmas, un viena no tām bija Hello. Un es vienkārši rādīju, es saku, es parādīšu jums, 3-4 dziesmas no iepriekšējās sesijas, ko jūs domājat. Un neko nesaku, ne par Eirovīziju, ne par neko. Un Hello es vienmēr ieliku vai no 2. vai no 3. Neuzreiz. Un tur citi dziesmas nospēlē, šis labs. Visi pasaka, šī ir Eirovīzija, šo uz Eirovīziju vajag braukt. Uz aizbrauc uz Īriju, visur atbildi ir viena un tā pati. Tagad es domāju tā, man ir jāatbrauc pie guru Latvijā, Eirovīzijas guru. Kas jūsuprāt ir Eirovīzijas guru? Bāliņš. Edgars Bāliņš. Ja piezvanu, es saku, satiekamies, man vajag 10 minūtes tavu laiku. Viņš saka, satiekamies, es piebraucu tur, stāv bielā, viss, viņš iekāp mašīnā, es viņam nospēlēju dziesmu. Izstāstu to, un es tagad saku, ja tu man saki nē, tad nē. Ja tu saki jā, tad darām. Un Edgars teica jā. Tātad ar Bāliņu svētību tu dodies uz Eirovīziju, ja? Bāliņš bija pēdējais tas gabals, kad es pieņēmu lēmumu. Jā, tad viss. Un tad tad pārējais ir vēsture, kā mēs esam nokļuvuši līdz supernovai. Un, protams, mēs priecājamies, ka mēs esam starp 15 labākajiem. Tagad pastāst, vai es kaut ko kļūdos, vai tas tā bija, ka no sākuma es dzirdēju šo dziesmu latviešu valodā, un tad es tagad viņu dzirdu angļu valodā. Tā ir taisnība, vai ne? Es neesmu nosapņojis viņu latviešu valodā. Jā, absolūti. Laustoša ķēpa Karaļvalsts tapa pēc tam, un septembrī ieraudzīja dienas gaismu, jā, Laustoša ķēpa Karaļvalsts. Man tā sajūta ir, es iešu ar sajūtu, ko es varu izdarīt vislabāk, un tajā brīdī es darīšu vislabāk. Ja klausītājiem un skatītājiem tas patiks, un viņi uzticēs man pārstāvēt valsti, es to darīšu ar atbildības sajūtu, ar lielāko prieku un lepnumu par to, ka es esmu latvietis un nāk no Latvijas un sarkanbalts sarkanais. Tas ir patiesībā šī Eirovīzijas tas svars tāds Eiropā un pasaulē ir milzīgs. Tā ir milzīga atbildība, tā ir milzīga reklāma Latvijai, Baltijai, katrā ziņā. Un tas nav joks, mēs mēdzam Twitterī kaut kur lasīt kādus jokus, kas tur kur un kā būtu jāsota, bet ja mēs tiešām tie ir simtiem miljonu vairāk cilvēku skatās Eirovīziju nekā Super Bowl finālu Amerikā.
es redzēju tavu komentāru, ka Dons raksta albumu ar A&I TV24. Nu, redz. Tu redzēji, ja, to, ko es teicu Mednim? Ļoti labs raidījums un tāds izglītības. Man pašam interesanti bija skatīties vispār par tehnoloģijām, vai tas ir baigi forši. Forši? Tas ir ļoti labi. Es tieši iedomājos, tu varbūt uzrakstītās 3 dziesmas, kad tev bija Hollow, un tad 3 dziesmas ar Artificial Intelligence, un tad tu iedevi noklausīties. Un tu tā, nē, viņš šitā tomēr sazīmēja tie producenti. Šeit vēl Artificial Intelligence. Tas čats vēl nebija, tad, kad Hollow uzrakstīja, čats parādījās pēc 3 mēnešiem, laikam, pēc 2 mēnešiem. Tāds, jau, kad viņš aizgāja viral. Bet vēl joprojām es domāju, ka man vajadzētu pamēģināt to iepriekšējā reizi, kad mēs runājām. Jā. Par to, ka Artificial Intelligence izvēlas nākamo singlu. Tas varētu būt interesanti. Interesanti varētu būt, ko Artificial Intelligence saka par Hollow. Jā, starp citu, Spotify tajā reitingā, ko viņš tur uzmet. Kā viņam šķiet, vai Eirovīzija atbilstoši vai ne? Vai ne tas ir mākslīgais intelekts pret Bāliņu tagad sacentīsies, un kā mačs būs par Donu dziesmu, kurš būs kurš kur? Jā. Kuru vinnēs? Bet vispār, ja mēs runājam ārpus Eirovīzijas par Dona 24. gada apņemšanās lietām, ko tu sev esi uzlicis kā tādus galvenos mērķus? Stadionu piepildīt droši vien būtu forša lieta, ne? Izskatās, ka tur būs ļoti daudz cilvēku. Jau diezgan tāds patīkams satraukums ir. Tagad ir tas uzdevums. 40 dziesmas man ir nolikts. Un no 40 nevar spēlēt. Tas būs par ilgu. 4 stundas tas ir. 26 līdz 28 dziesmām maksimums. Un no 40 dziesmām man tagad 12 ir jānomet nost. Ok. Bet jau es esmu atradis jau kaut kādas opcijas, kā paņemt 3 dziesmas, saīsināt viņas līdz vienas dziesmas garumam un pat daļiņām vismaz nospēlēt. Tā kā mazu popūrī, tad es paskatījos, kā Taylor Swift viņa tieši to pašu viņa samazina. Viņai bija gan 3 stundas šovs, ja nemaldos. Bet tik garu mēs droši vien nespēsim, būs virs 2 stundām. Bet, un es pieņemsim jau tā iztēlojos tur, kā mēs sadziedāsimies Es nāktu mājās, kā mēs sadziedāsimies Laustošu ķēpu karaļu valsts. Un tādas, es spēju jau vairāk vai mazāk iztēlos, kā tas būs, protams, tā līdz 100% tu nekad nezini. Bet tu jau tā vari iztēloties. Un, tas vakars būs viens no episkākajiem vakariem manā mūžā droši vien, jā. Bet tu esi piesaistījis jau tagad kādu režisoru, ko tu strādā pie šī te visa koncepta, ja pagaidām tu vēl tā tikai savā galvā režisē? Ir, protams, vesela cilvēka komanda, kas dara katrs savu darbiņu. Bet es domāju, ka tāda pilnā liste ar dziesmām būs gatava, es domāju, ka uz martu kaut kur. 15 dziesmas jau ir nodotas. Gaismu. Jā, režijai. Jā. Tās nemainīsies. Bet nākamās 15 klāt, kuras vēl var pamainīties. Ļoti labi. Īstenībā tad tev ir pilns aizņemts gads. Pieņemsim, ka pat tie ir 2 notikumi. Un ja viņi abi piepildās, tie patiesībā ir, varētu teikt, tava mūža tāds spilgtākais gads no profesionālā skatu punkta, vai ne? Principā tas tā varētu būt. Es tā teiktu, diezgan interesants, jā. Diezgan interesants gads priekšā. Pasaka, mēs esam reglīti līdzīgi, vai ne? Pasaka, tā. Mums daudz saka, mēs kā brāļi skatāmies. Jā. Jūs
Atcieši tie AC/DC. Jūs varētu būt Austrālijas rockgrupas duets. Es nezinu, kāpēc. Jūs paskaties man uz Austrāliju, Teksasa, un jūs spēlējat roku. Jā, tad Daddy Rocko. Daddy Rocko. Inky, pinky, funky, daddy bought a donkey. Donkey died, daddy cried, inky, pinky, funky. Labi, Paldies tev. Čau, līdz nākamajai. Čau. Inky, pinky, funky, daddy bought a donkey. Donkey died, daddy cried, inky, pinky, funky. Inky, pinky, funky, daddy bought a donkey. Donkey died, daddy cried, inky, pinky, funky. Nu, lūk, es izpildīju savu latviešu ikgadējo pienākumu un noklausījos visas 15 supernovas dziesmas. Ja kāds nezina, kas ir supernova, paldies, mēs no jums atvadamies, tiekamies pēc nedēļas. Visiem pārējiem laipni aicināti. Supernova un Eirovīzija būs tas, par ko mēs vēl runāsim ilgi un dikti, un tas ir atkal līdz kaut kādām maija beigām, ja, kad tur tā īstā Eirovīzija iet gaisā un viss tā. Tu noklausījies šīs dziesmas? Es zinu, ka... Jā, es domāju, ka es noklausījos, bet tā lieta ir tāda, ka man šķiet, ka, ja mēs gribēsim kādreiz Edgara Bāliņu aicināt, viņš varētu apvainoties un neatsaukties, jo godvārds es noklausījos visas tās dziesmas. Un, ja tas ir kaut kas, ko mēs saucam par mūziku, vai Dievs nedod kāds vēl varbūt lietot vārdu māksla, tad es atsakos. Jā, es atsakos no Latvijas pilsonības. Okay. Nē, es to vairāk uztveru, ka tas ir tāds, vienkārši tāds 5 minūtes kaunu. Varbūt, ja paveiksies, tad visu pasauli uzzinās par Latviju kārtējo reizi kaut kādā sakarā, vai ne? Bet, ejam cauri, skaties, Agnese Rakovskā. Es nesaprotu, kas notiek ar šo te bēbi, jā, viņa takšu ar foliju cepurīti staigāja pēc to 5G cīnījās, un kā viņi tik līdz dziesmai par mākslīgo intelektu? Man tas... Kā tas ir? Kā tāds ceļojums notika? Nokrita cepurīti kaut kādu, es nezinu, paklupu, novilku uz slidenajām ielām, pakrita viss. Par dziesmu man nav komentāru, tas ir kas no European Hit Radio. Jā. Es teiktu tā, man kaut kā liekas, ka man atgādināja tādu iešanu 94. gadā cauri Viļņas tirgumu, kur bija pilns visādām kasetēm un diskiem. Un es eju pa to, un tur vienmēr skan kaut kāds tāds, un tad šī dziesma tur skanēja. Man liekas, es viņu dzirdēju. Tāda nezināmas izcelsmes valsts, nezināmas izpildītājs, kaut kas tāds samoļāts tur arī bija. Tā kā Viļņas tirgus noskaņas, tā es varbūt dēvētu. Tālāk Aleks Silvers un For the Show. Tas ir tik sūdīgi slāviski, tur tāda kalbas, liekas tie, kur čīkst kā Rīva netika, ka jums ir Rīva, točnkārt to nav Rīva rakstījis, tas ir kaut kāds, nopietni. Tev tas liekas ir tāds kalbas, tev viņš liekas kalbas, man viņš vairāk atgādina tādu kišmišu drīzāk. Tādu, zini, ka tu pieeji 3 naktī pie leduskapa, tu atver, tu uztājas pastētmājas, tu izdzer saldo krējumu burciņu, tad tu paņem no ķilavas punčiņas, nostrep kaut kādu, un tad tu aizēji zem sēgas, piepildīni visu īstabu un no rīta pamosties. Kaut kā tāda sajūta, es drīzāk teiktu. Mīļie vecāki, ja jūs saviem sīkiem esat nobloķējuši pieeju Pornhubam un OnlyFanam, ziniet, viņi tik un tā atradīs alternatīvu tām un reiku iWay ar mine ir reāli ir tā alternatīva, kas ir tāda. Tā esot dziesma par robežu noteikšanu, bet tad kādu vēlmu pēc tu vispār šī tāda dziesma kaut kur kādam esi rādījis, jā. Kas tas tāds ir? Un pa manām šī tādas dziesmas toši vajag turēt kaut kādā noslēgtā teritorijā vēlams ar mīkstām sienām. Tā kā, jā, šitas ir tik stulbi atkal. Man tiešām asociēs. Tas kaut viņi nav no OnlyFans. Es nezinu, vienīgais manas pārdomas ir tāds, ka man asinsspiediens kāpj 2 gadījumos no pozitīva un no negatīva uzbudinājuma. Šis bija negatīvais uzbudinājums. Bet kāpj jau tev katrā gadījumā asinsspiediens? Kurā ķermeņa daļā tieši tas? Ne tajā. Nē, vispār kopumā. Tā ir tāda hipertensijas krīze, kā es to varētu nosaukt. Un viņai bija tādi vārdi šajā dziesmā what do you want? Ja? Un tad man atbilde ir, es gribu izslēgt šo un aizmirst uz visiem laikiem.
B&H Amsterdam, klausies. Man liekas, ja šito Amsterdamā dzirdēt pirmkārt tos čaļus nelaist iekšā. Otram kārtām man ir tāda sajūta, ka tūlīt iznāks Baibas Sipaniets un teiks, saimnieks Juris Zemgalē meklē sievu. Tagad arī audio kasetēs mūsu skaņu celiņš. Kaut kā. Tagad arī audio kasetēs. Gailīts gā. Jā. Nē, izklausās, kāpēc šitas izklausās tā, ka mums abiem ir uznākusi kaut kāda zvaigžņu slimība. Tad mēs izdomājam pie tevis malku šķunītī uz manu veļas dēļ ierakstīt tādu dziesmu. Apmēram arī tā tas izklausās. Aizkauts sunītis, kas dzied kaut kā tur vokāls, nekāds muzikālais izpildījums, kā jau uz veļas dēļ. Es tā saprotu, visi tauti jau zina, ka Dons brauks, vai ne? Kā jūs dzirdējāt? Tur nav šaubu, es domāju. Es piemēram, domāju, ka es neatkāpjos no tiem vārdiem, ko es pateicu, ka visi tie pārējie domā, nevajadzēja mums vispār pat mēģināt, kāpēc tā? Vienkārši varbūt Dons bija pēdējais, kas atnāca tā, ka visi jau bija iesnieguši savu, ka visi redzētu, ka pirmais pēc tajā rindā pa durvīm ieiet, tad Dons viss tā... labi, es jau mājās. Tā nevajag šogad, nākamgad mošu. Tā varbūt Rīvu vienīgais to redzēt, tāpēc viņš arī nepiedalījās. Bet es teikšu godīgi par pašu dziesmu, man kaut kā tomēr es jau komentēju, tad mans komentārs ir, ka tas ir tāds tipisks atkal bēdīgais latvietis, kurš pārdzīvo tādu savu piedzimšanu tumšā, slapjā un drēgnā vietiņā. Ekto, outsider. Mūsu čoms Klaus teica, ka viņš grib, lai šis Pelču Prodigy brauc uz Eirovīziju. Pelču Prodigy. Man tas reāli izklausās pēc čaļa, kurš ir saklausījās visu pēc kārtas grieztajos kompaktdiskos, nezinu, Skrillex vecajos kaut kādos kompaktdiskos kaut ko sadzirdējis. Visu močīs iekšā, ko vien var atrast, ko vien var iesemplēt, visu elektrību sabāzes sev pakaļā, iebāzes tev 2 vadu galvas pie mēles un pie dibēna, un tagad viņš tā, tas ir. Man patīk elektronika, man tiešām patīk, bet šī tādu, un šitas ir kaut kas manā izpratnē, šī tā elektronika, ko tu pirms tam teici, ka tu tās ķilavas ar pienu un tu ķīsels pa virsu, un viss šitais. Es teiktu, šitādai mūzikai vieta ir laikmetīgās mākslas muzejā blakus tādai kaut kādai sadauzītai amerikāņu automašīnai, nevis uz skatuves. Es tā to varbūt teikt. Un par tiem, ka viņš ir visādus vadus piespraudz visu kaut kur, man kaut tāda asociācija ir, ka mamma uzdāvināja to modulējošu to kontrolierīti, un tā es visu kaut ko savā balsī jau, visu kaut ko jau izmēģinājusi, un es domāju, bet man šeit arī pirdienas, un viņš nopieržās, un tad var to modulēt visādi. Tā tas arī izklausās. Šito, ka es ieraudzīju, man gribējās teikt Elvis Strazdings, bet ne, tas nav Elvis, tas ir Edvards Strazdings, rock'n'roll supernova. Klausies, tik jauns un jau Guntars Račs, tas ir, šitas te mūsu kolēģi bija zvaļā par šito jau ieņirs, ka šitas ir tas čalis, kas, laikam no Vēnspils, jo viņš māsiņ nāca pie manis, ko viņš tur dziedāja, un bāliņš sēdēja kumeliņā. Tā kā, man sakot, šitā bija zvaļā lobēta dziesma, doši vien pats Edgars Bāliņš ir ielobējis viņu iekšā, tā kā, labi. Viņš viņam ir vienkārši smejoties bizē vaļā, par viņu vienkārši viņam ir iedavuši tādu kā cerību, vai ne cerību, bet tāda autoritāte iet to pamēģināt. Klausies, vēl viens lielais guru Latvijā DJs Rud pateicis, ka tas sākums tā ritma sekcija no kaut kādas tur šitās te tās smukās meitenes ar savu ekrānu. Taylor Swifts gabals. Tu paklausies vienu otru. To var, man liekas, tikai Rūts pateikt, ka tas tur tā ir. Es godīgi tā ļoti... protams, es atpazinu, bet vai tiešām tā ir tā pati sekcija, vai tā tiešām viņš tur ir ņēmis 1-1, gan jau, kad nē. Na čistī vodu, funky biz. Klausies, padomājam loģiski. Čalis dzied ukraiņu valodā un grib pārstāvēt Latviju starptautiskā popdziesmu festivālā. Kādas tieši izredzes, man liekas, ir? Zin kā visādi var būt, ja tur to stāstu māki izstāstīt pirms tam un tā, tur jau visādi var būt. Zin kā, man atkal likās, ka es klausos, man tumbiņas sabojājušās ir, un es klausījos vēlreiz, domāju, varbūt tā, zin kā, es gribu uzlikt citu, bet nē, īstenībā izrādās nē. Melodiski apakšā, es nezinu, tev varbūt nepatīk, bet man kaut kā likās, ka tas ir kaut kas potenciāli klausāms. Vienīgais te visi tie specifekti pāri un rīķi apkārt to reāli visu sabojā. Ja viņš varbūt tā tīri iziet ar viņu, varbūt, ka tur pat kaut kas arī būtu.
Šis ir mans mīļākais nosaukums. Es lasīju, es domāju, es kļūdos, vai man acis nerāda Jar of Kings. Jar of Kings, tas ir karaļu burka. Karaļu burka? Jā, tā ir krājkasīta. Kā tas ir domāts? Kā tas ir kurkuļu burka, es zinu kaut kur. Jā. Karaļu ūdens burkā vēl var būt. Es nezinu. Kas tas labi, nav svarīgi, nefilozofējam par nosaukumu kungiem. Tā likās, tad droši vien pēc dzeršanas, ka ir ok ielikt šitādu nosaukumu, lai viņi nosauc sev par kungu burkām. Kungu burka, jā, tieši tā. Nu, es dzirdu tādu baigi tādu, teiksim tā, muzikāli garīgi atpalikuši roķīti tādu. Viņiem ir, starp citu, albums instrumentāls, tas neizklausās tik traģiski. Kā instrumentāls roķīts visādi, tur visādi gudrības un pārgudrības, bet tagad ir vokālists paņemts, un tas kaut kāds tāds wannabe Guns N' Roses. Tur tā kā, es nezinu, man liekas, vispār tur bez izredzēm tā kā tur. Nu jā. Nē, es drīzāk teiktu tā, ka 80. gadu mūzika piestāv 80. gadiem, 70. Liekam mierā, jā. Ir jau dzirdēts, ir jau daudz, kā saka, vēl arhīvos var paklausīties, ja kāds nav gana dabūjis. Jā, tā kā nevajag radīt vairs jaunas šādas dziesmas, Dievs dēļ nevajag tāds pat Eirovīziju vēst, to nevajag. Katrīna Gupalo vai Gupalo Cat Songs. Priekš kaķiem tur ir viss skaidrs. Bērnu dārzā bērniņi kaķīši maskās no rīta ņau ar visiem tiem kaķu troksnīšiem. Tur stūrī pa klavieriem viss kaķis. That's it. Tāds labs, es teiktu, piedziedājums. Man pirmkārt pašam viņš tā kā izraisīja tādus šarmuļus un man vienkārši saslējās spalva, jā, asti gaisā. Bet, ja godīgi, es teikšu, tas ir tāds labs konkurence Ričijam, Rūdz iesmiņiem, maziem bērniļiem no Reinika ģimenes, tad viņi tur Gupalore, kur var nolikt kaut ko blakus šeit. Es šo dziesmu neriskēju līdz galam klausīties, es tā pusē izslēdzu, jo es saprotu, ka man sāk rasties interesi par kaķu barību. Varbūt jāpamēģina, tas tik sūdīgi. Lavējām tālāk papīra lidmašīnas, Mindbreaker, vēl viens saimnieks meklē sievu. Trešā dziesma no tās, kaut kas. Sievas sitamais gabaliņš. Kas tad? Sievas sitamais gabaliņš. Pārmaiņas pēc kaut kādām asumiņam jāparādās tai kasetē, jā. Mauts palsetā, tur ziedošā mābelē, tas arī kaut kāds. Ir kā jauni čaļi, zin tā, ja es neredzētu bildīt, vizualizēju, domāju, tie tādi nopietni vīri, tādi kādi 20 par manu vecāku, tur jā, bet... Nē, man nebūs. Tā kā zin kā, skaņu savirknējums, kas ir viss tas šalā, lā, jau nobeidzās ar Ārtiņu Freimanu. Un lai arī ir tur, kā saka, arī tieši tas pats, ka nevajag 80. vilkt atpakaļ, izbeidzam šitos lā štrūnus. Tad tas ir, rūpējamies tomēr par cilvēku kopējo gaumu un emocionālu inteliģenci, lai nav 2 dienas jāpavada pēc tam IQ atjaunojot šitās dziesmas klausot. Patricijas Paul Heavens Raining Down on Me. Tā ir ChatGPT. Šito dziesmu točni ChatGPT rakstīja. Zini, ka tu ierakstīji promptā. Uzrakst balātu meitenei kauboju cepurē no iecavs un ChatGPT, pēc pussekundes izdeva ārā tev melodija ir visu šito meitenei atlikt nocietāt visu. Es teiktu, ka es apsveicu Patriciju ar to, ka viņai bija tā veiksmīgā, laimīgā roka ChatGPT uzrakstīt šo dziesmu, jo pašai Patricijai ir jauka tāda samtaina, patīkama balss, tāds labs tons, un es teiktu tāds potenciāls vokāls Patricijai, tas man patīk. Dziesma arī, teiksim tā, viņi noteikti ir, kā saka, ChatGPT, līmeņi, tāds patīkams, es teiktu, pārsteigums, ja mēs skatāmies visu pārējo to elektronikas un roku šausmas, kas tur ir, un rockabilly un šlāgeru šausmas, kas ir viss pārējās. Es teiktu, tādam labam country festivālam šis varbūt ir foršs uznāciens, varbūt ne Eirovīzijas skatuvē, bet lai veicas Patricijai. Stuleviča vai Lečo, vai kas tas ir domāts? Lečo, jā. Santa Lečo redzēt TikTok. Man sakot, man ir tādas ļoti viennozīmīgi attieksmi, kas TikTokā piedzimst, tam tur jānomirst, jāpaliek un nav ko līst ārā. Ja tu ieliec nosaukumā TikTok, labi, tu tur esi domājis kā pulksteņu tīkšķis, tur nav tieši tas nosaukums TikTok, tām portālam, jā, kā viņi sauc, mēdījam. Bet TikTok tikai vienīgi ar to tagad asociējās cilvēkiem. Tur arī viņam vieta nomiršanai.
Jā, es atzīšos, es nevarēju noklausīties šo gabalu līdz galam. Man ir tikai viens vārds – asinsdesa. Tā ir asinsdesa. Sasha Sil, Love is a Language. Nu, klausies, es vairākas reizes klausījos. Domāju, es domāju, kaut kāds joks. Es domāju, tajos reklāmās, kas te iet mums laika fonā. Es domāju, kaut kāds joks, un es nevarēju izdomāt. Es domāju, hei, bet tas viņi strādā. Redz, ka uzrakst tādu neizteiksmīgu dziesmiņu, un pat eglītes sūdīgi joku nevarēs izdomāt tā kā. Principā dziesma strādā, ne? Bet mēs izredzējām. Man šis liekas tāds, ka tā dziesma ir uzrakstīta kā tam mazbudžeti ir seriāli un tāda sīrupaina nosaukuma kaut kāda. Ļoti, es teiktu, arī tāda viduvēja angļu valoda ir izpildītājai, tā kā es Eirovīzijā šim gabalam droši vien dodu kaunpilno pēdējo vietu. Ja mēs gribam kaunpilno pēdējo vietu, tad varam iebalsot šo. Un šī ir mana favorīta dziesma Vēstules. Tas ir grupas nosaukums ar nosaukumu Kur? Tas ir Kur? Ko? Kāpēc? Nafigā? Kas mēs esam? Kāpēc? Divi kaut kādi jaunieši vidusskolnieki, 16, 17 gadi ir uzrakstījuši šito Richie Rū līmeņu dziesmiņu. Wow, tā fronta door. Es izlasīju tajā aprakstā, ka viņi ir uzstājušies skolotāju dienā. Es iedomājos, skolotāji tur, bērniņi, jums cik labi sanāk, jums Eirovīžanā vajag dziedāt, jā, sīkie noticēja un aizgāja. No vienas puses redzēt, kamēr bērni nodarbosies ar šādām dziesmām, viņi nekad nepaliks stāvoklī. Tā kā kaut kāds labums jau ir no šitā, bet šitas bija tas gabals, ko es klausījos, un man bija sveškauns. Es atkal, lai nenodarbotos ar nepilngadīgu jauniešu bullyingu, es pievērsīšos žūrijas locekļiem un jautāšu šādu jautājumu. Ja jums iedeva 108 dziesmas, un jūs noklausījāties, un starp 15 labākajām tika arī šī dziesma, tad man īstenībā, varbūt ne to jauniešu, bet drīzāk žūrijas locekļu dzirdi gribētu pārbaudīt tā labi. Varbūt mēs viņiem dod 5 nākamajā akcijā varētu saziedot dzirdes aparātiem. Kamdēļ ne Edgara Bāliņa? Jā, tā kā vienkārši man nav komentāri. Tev ir kāda favorīta? Es teikšu godīgi, es kaut kā man liek domāt, ka Dons brauks, es citus neredzu. Pārliecināts jau nevar, vienmēr var kaut kāds Nē, es esmu pārliecināts. Es esmu, tu jau mani pazīsti, Eglīt, es esmu tāds vai nu visu, vai neko, un šitādi tipu čalis. Un te būs tiešām konkrēti Dons ar spēcīgu atrāvienu pret visiem pārējiem. Patrīcija Spāle, man tīri personīgi viņas balss vienkārši patīk. Dziesma nav īpaši laba, bet viņas balss un balss potenciāls ir labs, manuprāt. Tad es tam pusukraiņu projektam iedot varbūt 3. vietu. Tas būtu tāds tīri melodijas dēļ, nevajadzēja čaļu sačakarēt, būtu bijis labi. Bet, ja tā godīgi, tad mans favorīts vienmēr ir un bija un paliks Inky Pinky Ponky. Inky Pinky Ponky, Daddy bought a donkey. Donkey died, Daddy cried. Inky Pinky Ponky, Inky Pinky Ponky, Daddy bought a donkey. Donkey died, Daddy cried. Inky Pinky Ponky. Tētis nopirka ēzelīti, ēzelītis nomira. Tētis raudāja. Jā. Ko? Inky, Pinky, Ponky. Viņi ir draugi. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mēs tiekamies ar jums jau nākamajā nedēļā. Piespiediet laiku, piespiediet abonēt un dzīvosim visi kopīgi draudzīgi, laimīgi un asinsdesā. Lai ir Inky, Pinky, Ponky.